Nāciet iekšā, čau, mazuli. Jā, saki čau. Priecīgs. Tā, kā tev sauc? Leonards, Ieva. Oskars. Un mēs jūs aicinām pie mums, šeit mēs dzīvojam, lai dotos vienā varenā piedzīvojumā kopā ar mums. Mazo? Jā. Ģimeni. Vai ne? Ko? Un mēs mēģināsim noskaidrot viegli ir īstenot sapņus ar bērnu ceļojot. Tā kā, mīļie, mums ir plānā kaut kas ļoti varans, un to mēs skatīsimies nākamo. Šis sapnis mums ar Oskaru īstenībā jau diezgan sen urd sirsniņās. Es teiktu, kopš 2014. gada, kad pirmo reizi Oskars mani iepazīstināja ar vispār tādu kā ceļošanu, kur mēs devāmies. Mēs braucām Eiropas piedzīvojumā pa Itāliju, Franciju, Spāniju un Portugāli. Tur bija gan stopēšana, gan braukšana kuģīti, gan arī naktsmājas nezināmās vietās. Tajā laikā mums tieši dzima tāda doma par we are ready to be, ja mēs esam gatavi būt jebkur, jeb ar kādiem līdzekļiem. Mums īstenībā mēs bijām 2 studenti, mums nebija vispār nauda un iespējas kaut kur aizceļot, bet mēs tā kā ticējām tam, ka ja mēs ļoti vēlamies, tad mēs to izdarīsim. Un mēs arī gribējām to visu iemūžināt un arī tā kā parādīt, bet tad arī vēl nebija sākušies tādi vlogu laiki un vispār nebija populāri, ka kāds filmē to, kā viņš ceļo vai kaut kādas citas lietas. Līdz ar to, jā, un tas mums urd sirsniņā, un tad notika brīnums, pats labākais, Leonards. Šis brīnums. Un mums atkal nācās atlikt ceļošanu. Mēs esam šeit nonākuši līdz tam, ka gribam tad arī savus sapņus īstenot, un šoreiz kopā ar Mazo. Tieši tā. Tā kā ceļosim kopā ar Mazo. Reka, tev spilventiņš arī tavā gultiņā. Tu vari pačučēt. Tu vari čučēt. Jā, solī. Viss būs labi, mēs tiksim galā. Es nogrus, vienkārši pārgrus. Man ir visvairāk drēbes kā vienmēr. Laikam ir šitādi svārki. Nu, ja mēs tenis Kas man ir? Es visu laiku žālējos. Tenis iesim spēlēt, tev varam. Nu nav tie tenisi svārki, mini, kas viņiem bija šī caurspīga. Kāpēc? Bet es viņas esmu ņēmus. Paaugstījums. Obligāti. Kā saule? Kāda saulīte? Saulīte. Man vienmēr līdzi ir vismaz 5 saules brilles, jo es viņas vienmēr pazaudēju un viņas nemaksā dārgi. Vai ne? Jo Leonards arī viss ņem, šitām vispār, man liekas, nevar cauri redzēt. Viņas uzvelk un viss ir slikti. Mēs vienmēr ar Oskaru ņemam līdzi Latvijas lentītī, lai zinātu bez tā, ka mums jāsaka, no kurienes mēs esam, ka mēs esam no Latvijas. Un tas strādā. Un arī atpazīt savus koferus. Jā, un atpazīt savus koferus, tas uzreiz vienkāršāk. Plus, ja mēs gribam kādreiz suvenīru, tad mēs nogriežam un uzdāvinam, ka mēs esam no Latvijas. Tā mēs darījām, ka mēs stopējām. Tā kā 5 vienā. Sakrāmējuši koferus, mēs esam visu izdarījuši, Ievi pārūpējusies par ēdieniem, tas ir super, un esam gatavi doties ceļā mūsu lielajā piedzīvojumā. Tu esi gatavs doties? Jā! Jā, un kā tu esi gatavs? Kā mēs lidojam? Lidojam! Mēs tagad esam ceļā uz drošības kontroli, un uzreiz var pateikt, ka mammām ar bērniem, tieši ar mazuļiem,
ir paredzētas ātrākas iziešanas, līdz ar to ir mums asistenti, kas palūdz mammas, ka var nākt ātrāk turtiņām. Tā kā gadījumā, ja varbūt asistenti neredz jūs, tad jūs varat droši uzprasīties arī, un jūs izlaidīs ar bērniņiem ātrāk. Iesi viens? Nu, ej cauri. Ej, droši. Ej. Ai, cik jauki. Jā, tu kā lidmašīnai jālūdz. Kas tev pa dāvaniņu, cik mīļi? Mamma nāk tā. Mamma, tu atpakaļ nē, jā? Tā, es pīkstu. Man ir divas matadotas. Es teicu, ka viņa pīkstē. Viss kārtībā. Nē, viss kārtībā. Ok, man vienkārši karsti. Es satraucos. Paldies par dāvaniņu, redzi? Mums ir Rīgas lidos suvenīrs mazajiem, kuri baidās varbūt pirmās reizes lidot, viņiem speciāli dāvniņu. Redzi, tā ir maza lidmašīnīte. Ņem un lido. Zū! Tolīdz ir uzreiz tā. Jūs zināšanai ir arī pieejami bērnu ratiņi, tātad ieejot šeit, bišķī tālāk aiziet, būs pieejami bērniem ratiņi, ko var droši ņemt un izmantot un braukt. Paskatāmies, Leonard. Tātad Leonardam ir grāmatiņa. Šo grāmatiņu, starp citu, arī var dabūt Rīgas lidostā. Šī ir krāsojumā grāmata bērniem, ko tad var ņemt uz lidmašīnas klāja. Un te var savilkt lidmašīnas un visu kaut ko. Kā pavadīt laiku lidostā? Viens bērnu laukumiņš. Ej, pagaidi mani, pagaidi! Noteikti var uzspēlēt ukulelīti. Tagad varam repā Tad vēl var noteikti izmantot VIP iespēju, būt loungeā un vienkārši chillot un atpūsties. Un tepat ir bērns, un tepat ir mantiņas, un tepat ir ēdiens, un nekur jūs varat nedoties. Tā kā varat arī izmantot šādu iespēju. Latvijas dzīvnieki un pasaules. Sveika, Fī! Augadies, cik labas maržojums ir putras, ir siltais ēdiens, omletītes, cepumiņi. Tur arī ir bāriņš pieaugušajiem. Man kā Luminor Premium cenā ir bezalkoholiskie dzērieni, arī alkoholiskie dzērieni, visādi veidi saldējumi. Un te ir arī duša. Un vispār Luminor Premium ir 1300 VIP zonas, pat ar spa un vēl visādām ekstrām. Tā kā to visu var izpētīt linkā un paskatīties. Jā, laimes. Follow your dreams. Ne? Tagad ir miers? Nav vēl. Drīz būs, cerams. Jā. Kur ir ritenis? Jā. Kur ir mājas? Jā. Pils. Un Jā. māja, kur ir zivtiņa? Leonards jau ir izģērbies, jo paliek diezgan karsts. Jā, man ir vienkārši tā, ka es aizmirsos par sevi, es tā kā izdzīvoju. Ladies and gentlemen, up the news right again. We're really sorry about the situation in Portugal. We were leased to go, however, at the last moment they delayed us again. We are at the moment unsure about the delay. It will be at least another 45 minutes. However, we are trying to improve the situation. We'll stay in close contact with our operations department and get back to you with new information very soon. Many thanks for your patience. Vēl 45 minūtes. Super. Dāmas un kungi, mēs esam saņēmuši jaunu informāciju no gaisa dispečeriem Portugāle. Portugāle vienkārši čakarē. Viņiem ir satiksme. Pēc brīža Daram tā. Daram tā. Tā. Kā mēs daram? Jā. Viņš ir jāmedzina. Jā. Mēs nevarēsim. 45 minūtes vairs neizturēsim. Jā, viss. Būs. Ieva noteikti šobrīd ļoti svīstas jūt viņai līdzi. Viņš ļoti gaidīja to tieši pacelšanos, viņam tā patika, un viņš vienkārši aizmiga. Viņš ļoti noguris bērniņš. Mēs ceļamies gaisā. Let's go! Wow, Vajag strākt. Viņš teica, jo ātrāk mēs tur nokļūsim, jo labāk. Laikam viņš ieslēdz super ātri. Portugālē, Lisabona, čau! Viņa
Viņam patīk. 3, 4. Mierīgi. Tā, mierīgi tā. Mēs esam klāt. Mums atradām somas, maucam tālāk. Palai kameriņa. Tā, mēs esam pie mašīnīras, jā, sveiki. Čau, tā to izman. Tad es jau gaidu. Nē, mēs vēl gaidīt, jā. Mums ir jānoīrē mašīna un jāizklaidē bērns, kamēr notiek formalitātes, ko kārto Oskars. Tikmēr es kačājos. Kā saka, visam pozitīvs vajag. Vienam tādi prieki, aidieniņi. Viņam īstenībā jāiet tagad gulēt un jāēd putra. Oi, žatīsti. Bez lieliem priekiem vienmēr liels, bet viss kārtībā, kurš tur bija? Jā, Pūtīsim prom. Pūšam prom. Helmas palīdzēs aizpūst. Helmut aizpūt prom. Pūt riktīgi sāpīt prom. Nu lidojam gaisā. Oi. No prieka līdz bēdam. Lēnām. Ja tu saprati to mašīnu, ne? Jaunas mašīnas vienmēr tā ir. Un tā, kad tu īrē mašīnu, vienmēr tas uztraukums. Ir tas spogulīts tiks cauri vai nē? Jo viņi bārga naudu prasa. Tā, nesaskrāpējam. Es esmu satraucies. Piemēram, šitās pirmās reizes ar pilnīgi citu mašīnu, pilnīgi citā valstī, ar pilnīgi nezināmu maršrutu. Tāda mēs esam drošībā, viss ir kārtībā, bet es esmu fokusā, viss ir labi. Take the exit, then keep left to merge onto IC17 towards A8OST. Oh, ok, sapratu tev, paldies tev. Rise and shine! Labrīt! Opa, labrīt! Mēs esam, ejam ārā, mēs esam Portugālē un saules vietā būs sagaida lietus, bet tas šeit ir normāli, jo ir rudens sezona un, lai surfotu un lai būtu viļņi, šīs laiks ir vienkārši ģeniāls. Ir kā tu jūties, ka? Oi! Es jūtos labi, es jūtos excited, jā, es gribu. Wow! Ai, gāži reāli kā pa jāņem. Wow! Pildīši tāds lietas. Mums ir iespējīgi. Es ceru, ka tev viss... Jā, mēs iebraucām vakar naktī un mēs uzreiz devāmies gulēt. Mēs, paldies Dievam, izgulējāmies, ja neuzskar, mēs taču izgulējāmies. Mēs labi gulējām, ko tas vējš bija, bet mēs visi kopā mīļi pagulējām. Čau, Jāni! Čau, Jāni, prieks! Čau! Pieci! Čau! Mēs esam satikušies un šis ir Jānis Čipurs un... Saimnieks šeit. Bet saimnieki pastāst, kur mēs esam atbraukuši. Jūs esat atbraukuši uz Portugālu, uz tādu foršu sērfu pilsētu, kuru sauc par arī sēru. Mēs šeit rīkojam sērfu nometnes, iepazīstinām cilvēkus ar to, kas ir sērfs. Un dodam viņiem nedēļu iespēju padzīvot tādā īstā sērfu vaibiņā. Saka, lūdzu, viļņi. Lieli, mazi? Viļņi šodien lieli, rīt vēl lielāki. Uz nedēļas beigām paliks mazāk. Mēs varēsim vispār tikt tur? Varēsim. Viss pietiek. Un tiekamies brokastī. Čau! Yes!
Ļoti veiksmīgi Leonards guļ, un mēs varam noklausīties teoriju un tiešām arī iemācīties sērfot. Un tā forija. Jā, tieši tagad svarīgāk. Lai mūsu ķermenis būtu jau pagriezts. Šādi te ar svaru priekšā jau kāju, mēs dabūnam stabilitāti. Ir visvieglāk noturēt. Airējām, noķērām vilni. Ko tālāk darām? Bet tad pēc kājās, vai? Kā mēs saucam celšanos kājās surfa pasaulē? Hop! Hop-ups. You made me untouchable for life. Tad arī jautājums numur 1 ir, kas ir bīstamākā lieta iesācēja līmenī ūdenī? Kurš zina? Nokris? Nē. Pats dēlis. Ja? Kas ir otra bīstamākā lieta ūdenī iesācēja līmenī? Nē. Spura. Citu cilvēku dēļ. Tev vajag vienkārši, lai tev ir stabilitāte. Labāk ir ieziet dziļāk celīšanas. Noliekam roku. Atceļamies uz rokām. Pagriežam gurnu. Noliekam aizmugurējām pēdu. Atspiežamies priekšējām pēdu. Darbs priekšrokas priekšās pēdējām priekš. Nāks netīt. Tātad mācījām, cik kārtu veicam. Pamūzam, pamodušies un gatavi surf nodarbībai. Darīja surfos? Jā. Pamēģinās Ko? apstāties uz dēļ. Jā? Ko? Pamēģinās? Jā? Nu, skaties. Tagad tu darīsi tāpat kā mamma. Nāksi te? Nāksi? Vēl bišķiņ čučs, tas ir pamodās un tā vēl bišķiņ goļie. Skaties, kā tētis te. Nu? Šitam te. Hopā. Šitā te te. Jāni, tā saita. Surfos, Liena? Nu, mēs apguvām teoriju. Paldies tev liels. Es ceru, ka mums viss būs iesēvojies mūsu ķermenī, ne tikai šeit. Tad jau man teiks, ka mēģināsim okeānā. Noliecies un tagad apgulies. Un tagad airējam. Peldi. Un cīņamies kājā. Un augšā. Havā. Un skaties uz priekšu. Skaties uz priekšu un surfo. Untouchable for life. Ooh, yeah. Ir jau vakars. Mums ir vakara sesija. Mums būs, liekas, ka jau ir jāiet vecākiem gulēt, bet mēs dosimies surfot. Vismaz mums sagādā kompāniju. Ieru, kā tu par to jūties? Es nevaru to hidro. Tad viņi par kaidu. Ko es jau noguru? Pauzīt. Vai ejiet jau, es tūlīt esmu. Oskars ir lēns. Es jau parūpējuši par bērnu. Tu visu tagad sēž pagājuši. Redzi, man liekas, ka es rūpējos. Ejam. Visi mēs jau 5. Jā, super. Lai mums izdodas. Jā, ejam. Okay. Otra puse un pa visu. Vēl kaut kas slapš jāvalk virsū. Visu laiku kaut kas slapš jāvalk. Visu laiku es slapšu. Visu laiku viss slapš jāvalk. Visu laiku uzvelc kaut ko slapi. Pagais lejā viņu uzvilkšu, es negribu uz Leonardu nest ar slapi. Nu, uzvelc to slapi jau. Visu laiku iespīlējies slapi. O, stilīgi. Lieliski. Labi izskatās. Nice. Kā tu domā, komforts vai aizmirst? Dēļ, jā. Tāda nav. Es jau kādam iesitu dēli. Es tikko viņu paņēmu un jau kādam iesitu dēli. Tā kā... Man liekas, es vēmšu. Es man ir tagad tāds satraukums. Bet reāli palika silts. Bet man nav satraukums par sērpu tik daudz kā par to, ka man ir bērns. Šitajā vistajā piedzīvojumā līdzi. Kāpēc? Bet tas ir ar mazu... Bet tev būs jāuzvelk viņam hidra. Jā, es pamēģināšu. Mums viņam arī hidra. Jo Oskar ģeniālais plāns, tā kā hidras vilkt pie okeāna neizdeva. Man liekas, ka būs tik skaisti, ka mēs būsim pie okeāna, mēs uzģērbsim hidras un mums būs forši. Bet nu beigās stāvlaukumā. Ok, jā. Tagad tas ir patiesi.
noteikti nav droši. Pludmale, kurā mēs bērns varēs skriet, priecāties, kamēr mēs sērfojam. Noliec tās mašīnas. Pagaidām mēs esam starp koraļu rifa ar ļoti lieliem viļņiem. Uzvilksim šito, jo tas ir ļoti svarīgi, lai tu nenosvaldi. Yes, tagad dabūsim. Mēs paliksim vai ne, Leonardiņ? Ok, un tad mēs mainīsimies. Ir satraucoši, bet Leonards ir saģērbts. Tas ir labi, uzvilksim tev cepurīti. Tā, komentārs ir tā, ka mums jāiet lainā. Mēs tur kroši vēl man veiksmi. Man jāizdzīvo. Tēti, čau! Māmo, tā, lai tev labi iet. Kāds viņai izredzes katru šeit? Es domāju, viņai viss izredzes ir noķert savu pirmo vilni. Jā, mēs ļoti ceram. Mamā, lai tev izdodās! Woo! Dēlis, dēli! Hey, how you doing? Good. I will change afterwards, yes. Traffics. Labi! Yes! Krūti! Malacis! Malacis! Nice! Labs! Vēl vien! Kā bija, ko? Nu, vēl sākumā likās, ka es tā kā vispār netikšu galā. Jā. Nu, man labi gāja tur treniņā un slikti gāja praksē sākumā, bet tad viņš man tā kā, koncentrēt. Un es kā visu laiku domāju, kāja. Un man aizgāja, ne tikai vienu reizi, ka Tas bija perfekti, es nofilmēju. Cik tik nevēlas krūti. Čau, samīļo mammu. Mammu, malacis. Tev prieks iet, bija labi? Jūs sanāk! Teicies vilnī. Augsts ūdens! Jā, mums paliks nāk! Nu tā mēs te atpūšamies šajā okeānā. Ļoti daudz sērperteņu. Reku maziņš krastā gaida ar Helmutu. Īstenībā tie viļņi ļoti ātri un riktīgi grūti patiesībā ir uz viņiem noturēties. Jāatcerās visu, ko teikt instruktori un treneri, jo tas baigi svarīgi. Tas bija traki. Sākums izdevās pirmo vilnu noķert, bet pēc tam man nekas nesanāca. Sapriecājos, ko nesapratu, bet super!
Zini kā, kad tev sanāk viss, un pēc tam tev nesanāk nekas. Mazais sērferīts. We did it! Labi, es skrienu, jo bērniņam... Viņš jau žāvājas. Ejam, es arī nāku. Saliekamies, un es eju. Juhu! Maģiska diena, vai ne? Bērnam vai gulēt. Čau! Čau! Tagad pilsētā Nazarē. Mums ir iespēja īstenībā noķert pasaulē lielākos viļņus, un šī pilsēta ar to arī ir slavena. Nu, sveiks, Jāni! Čau! Tieši pieminējām, ka tu mums stāstīji par Nazarē, ka tie ir pasaulē lielākie viļņi. Šodien nav tik liela viļņi, kā bija pasaules rekords, bet ir diezgan lieli. Tu teici, ka tas ir kā viens no pasaules brīnumiem, kā tas vilnis veidojās. Jā, tur jāsaiet daudz visādiem faktoriem kopā, lai rastos tāda vieta kā Nazarē, un kāpēc tieši šeit sanāk, ka tas vilnis ir vislielākais. Tur ir milzīgs zemūdens kaņons un tas plinkas, tad viļņi atbalsojās sajiet kopā un izveidot šo super lielo vilni. Te brauc cilvēki, kas īpaši tam trenējās, tieši lielo viļņu braukšanai, un viņiem tas ir tāds īpaša vieta, ko katrs grib vienreiz dzīvē vismaz nosērfot. Ir citi, kas brauc un sērfo šeit katru gadu. Šeit notiek arī lielo viļņu braukšanas sacensības. Sērfs kā sporta veids vispār, cik sens tas varētu būt? Cik ir? Tiek uzskatīts, ka sērfs ir vecākais no tāda ekstrēmā tipa sporta veidiem, un ka Havaju salās sērfoja cilvēki jau gadus 800 atpakaļ. Un tie, kas varēja nosērfot vislielāko vilni, arī bija cilts vadoņi. Vispārējais sporta veidi, kas ir ar dēļiem, tiek uzskatīts, ka atvasinājās no sērfošanas. Cilvēki gribēja sērfot arī ārpus ūdens, pielika ritentiņus, radās skateboards. Pēc tam no skateboarda radās wakeboards, snowboards un tā tālāk. Šī kultūra arī ir viena no visenākajām pasaulē kultūrām, ko mēs noteikti arī skatīsimies. Ķersim to vilni, ja? Ķersim. Viņš ir. Nē, viņam vajag cepuru. Cepuru šādi. Ko tad tas laikapstākļus tik ātri mainās pie okeāna? Man liekas, ka tur ir smuks suvenīri. Nu, ej, man ir suvenīri, mēs vēl paskatīt. Kā saka kaķītis? Mjau. Nu, māma, tu kaut ko atradi? Liķierīts ar šokolādīti ir labs suvenīri. Nāc iekšā. Mēs notestēsim. Tas mans mīļākais suvenīru veikals, kur var pataustīt, ar acīm paskatīties, ja gribi iegādāties, pagaršot, krātienā.
It's very strong. Very strong? Tas tā kā vodka ar šokolādi. Vienkārši varēs šokolādi un dzert vodku. Smaržo kakao. Viņš ir ļoti stiprs. Es domāju, būs vieglāk. Tumīgi šokolādes dzēriens nav nemaz tik stiprs. Mēs izdomājām ātro peldi, jo mēs esam ļoti noguruši un mums vajag atsveicināties. Ai, karamba! Vēl līst lietus. Es domāju, tepat tās palikt. Ieva, tu esi gatava? Nu, Leonards palika šeit, nenormāli sāk gāzt lietas vienkārši vaibra. Leonard, es tev savu pančo uzvilku. Mēs esam pie Eiropas lielākā akvārija, iekštelpa akvārija, kur mēs mēģināsim satikt daudz skaistas zivis un kaut ko neredzēt. Tā kā, ejam! Aizim iekšā, tur būs zivis liels un arī 8 kāju un varbūt pūķi. Kas zina, varbūt pūķi. See without my eyes. The first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me. White noise, what an awful sound. Fumbling by Rogue River, feel my feet above the ground. Hand of God, deliver me. Oh, woe is me. The first time that you touched me. Nu, kā tev patikās? Tā mēs esam izdzīvojuši, jo tur ir ļoti daudz, protams, bērni un tā. Kā es smējos, ka vēl pirmais iesaies un trāki, protams, gaisa tur arī nav baigi daudz, bet ļoti skaisti. Man šoks par tik dziļu un lielu akvāriju. Tu pats jūties kā akvārijā, vai ne? Tu tā kā tiešām liekas, ka tu esi okeānā kopā ar tām zivīm iekšā. Tas akvārijs ir patiesi milzīgs. Katrā ejā tie iespēja, wow, haizi. Ir vērts te atbraukt. Ir ļoti vērts te atbraukt. Naktī bija šausmīgi vētra, svilpoja vējš un bija tiešām gāziens un zibeņi un nereāli vētra. Mēs pat domājam, ka mēs šodien nebrauksim sēfot, bet beigās viss noskaidrojās un mēs darbosimies, bet... Labi, tur man ir bērni jāuzvelk, jā. Jā, visībā ir silts, bet tavs vējš. Stāvēji! Mazais. Tu šorien piecēli, jā? Mēs varam redzēt, viņa pilnīgi tek. Tas nav gluži patīkami vilkt. Nometnes vadītājs ieteica vienu lietu, kā uzvilkt slapjas hidru. Mēs ņemam maisiņu, liekam uz kājas, un tad viņu vieglāk ir ieslidināt iekšā. Parāda, Ieva, kā tas ir dara. Aiziet? Jā? Perfekt! Paskaties! Tas bija tā kā pa sviestu vienkārši. Protams, nepiesārņojam vidi, maisiņu izmantojam atkārtoti. Jā, tas strādā! Un liekam iekšā. Kādi ir mērķi šodien? Iepazīties ar surferiem. Čau! Es esmu surferi, čau! Es esmu tavs vīrs. Okay. Skaisti, paskaties. Ejam palūkot vienīgs. Skaties, tur taisni. Tur uz krasta skaties, jā. Braucam.
O, viņš jau kā, uzmanīgi. O, pats. Opa, dupsī. Jā, čau. Leonardam gāja ļoti labi pa mazajiem vilnīšiem, bet pēc tam mēs aizgājām, bet viņš jau pa maziņu, lai, tā kā ņemtu viļņus kaut vai guļot, jo tā apziņa bērnam, tagad nav tāda. Viņš jau tāpat, viņam labāk spēlēties krastā un tā. Tas mēs vienkārši pamēģinājām praksē, ka jā, tā ir. No 3 gadiem aptuveni sāk mācīties sērfu. Enerģija. Lūdzu, tu ir kafijas nāk. Tāds āķis lūpā. Man vienkārši tāda mīļākā vieta, jo šodien tā baudīja okeānu. Nenormāli sāļš bija, gan jāsaka, visu laiku acīs sāļ, bet tie viļņi un okeāns, un tu visu laiku to vilni paķer, man liekas, Es jau reāli pie sevis domāju, ka nav instruktors, kā es tur rīkotos, ko es tur darītu, jo man jau gribējās mesties jau vienā, es jau ar skaudīgi acis skatījos uz tiem 2 džekiem. Jā, ka tu iepeld vēl iekšā, apsēdies uz dēļa, baudi to okeānu. Tas ir tās nākamais līmenis, un es tā kā bišķiņ gribēju to sajust un arī dabūju to sajūtu, ka tu vienkārši apsēdies uz dēļa, izbaudi to okeānu, bišķiņ papeldi, esi ar viņu kopā, bet šodien bija ļoti labs vilnis, un šodien man dēļas, ka super laiks, un mums noslēdza ļoti labi šo sesiju. Kājiņas, man visu laiku. Uzmanīgi, jā, dzers apkosīts. Leonards ir ļoti neomā, tā, ka ļoti neomā, un Ledus gabalīgs, nē. Man jau ir, kā saka, mīļi sakot, smadzenes izbraukātas ļoti. Es vienkārši, es esmu uz nerviem šodien tā. Man ir tāds, tā kā šī ir laikam mana visgrūtākā diena no visām šobrīd. Bet man ļoti patīk būt okeānā, es vienkārši negribēju iet ārā. Pie mums? Jā, es negribēju. Man bija tā kā laiks mammai vienkārši po viļņiem, lai ir. Man prieks, man izdevās. Tev prieks? Man ļoti liels prieks. Es beidzot izmēģināju to, par ko es sapņoju. Mēs sapņojām kopā, vai ne? 5. Jā. Priekā. 3, 4. Labs rīts! Tagad mēs ieskatīsimies nedaudz in the real life surf, jo visi ceļās pirms vēl saulēts un ķer pirmo vilni ar sauli austam. Un tur jau arī busiņš brauc ar surferiem, un šodien mēs izbaudīsim to, kā tad ir būt īstam surferim. Jā, labrīt, jā. Čau, jā! Early birds! Visi rīta putni ir šeit, jā. Jūs tā kā neiet gulēt, vai jūs tā kā rīta kafiju un uzreiz no gultas ārā un vilnīšu? Mēs ejam laicīgi gulēt, lai var Zagro būt pirmie pludmalē. Jā. Parasti vējš ir vislabākais, cilvēki ir vismazāk. Visi riņi tavējais. Viss tavējais, viss. Dab.
and I am a human being capable of doing these beautiful things. There's lightning striking all over the world. 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 Forši. Kādu vilni nobraukt vienmēr. Ir forši, vai ne? Bet tev sanāca. Bet šodien okeāns ir tāds skarbs, liek pastrādāt. Uz viņu uzkāp. Jā, šajā dienā tad bija arī grūtākais. Tad, kad jau tu tiec dziļumā, tad jau viss kārtībā. Bet ir jāpastrādā, lai tur tiktu. Jānim, paldies, paklausāmies Jānim. Tāds milzīgs piepildījums. Un tiešām mēs atdevām daudz, jo mēs vēl filmējām, bet tāds milzīgs laimes piepildījums. Daba tomēr dod savu. Un arī tas, ka mēs izējām ārpus no savu komforta zonas, arī mums dod daudz un iemāca vēl vairāk, mīļie. Tēti buča, un Helmuta buča. Live a life on my knees. You think I am nothing. I am nothing. You got something coming. Something coming. Because